Jau 3 dienas Latvijā un varbūt jau aiz tās robežām brīvībā atrodas vairāk kā 60 ieslodzītie, un šodien ministru kabineta sēdē tika nolēmts par katru bēgļu aizturēšanu valsts piešķir 500 latu prēmiju. Tāpat sēdē spried par to, kā pēc iespējas ātrāk novērst šādu situāciju un kā šāda liela mēroga aizbēgšana varēja notikt, un nekavējoties pieņēma vairākus lēmumus, kas saistās ar tālāko disciplīnu cietumos. Mēs otrdien nākamajā valdības sēdē 81. panta kārtībā pieņemam likumu, kurš ir gatavs, lai pāriet uz kamertipu sistēmu, pātrinām finansējumu cietumiem, Brasei un Grīvai, lai tur varētu būt šīs kamertipa iestādes, nekavējoties ieviešam spec apģērbu un skūtās galvas atpakaļ. Nebija gatavs ieslodzījuma vietu departaments šādai cietuma sistēmas liberalizācijai, un ir jāievieš tur kārtība, pie kam nekavējoties. Otrdien kabineta sēdē Kristovs kungs ziņos arī par visiem pasākumiem, kas saistīti ar cilvēku atbrīvošanu no darba, kuru vainas dēļ šis notikums ir, un ir dots uzdevums, faktiski jau strādā pilnā apjomā. Prokuratūra ir ierosināta krimināla lieta par dienestu nolaidību. Viens soda mērs attiecībā uz Jelgavas cietuma priekšnieku Solovjeva kungu šodien preses konferencē jau tika nolēmts. Es domāju, ka Solovjeva kunga atrašanās šajā amatā noteikti tikai dažu dienu jautājums, kad tiks pabeigta dienesta izmeklēšana, būs atsevišķi slēdzieni. Jo, manuprāt, šeit, kā jau tika minēts, ir pietiekoši daudz faktu, kura norāda vai nu uz politisku neusticamību vai uz atklātu nolaidību, kur faktiski, acīm redzot, ir šī cietuma administrācijā ir bijusi ieviesta vai ieviesusies. Kristovs kungs, es domāju, ka pēc šīs kabineta sēdes Solovjeva kungs ir nekavējoties jāatstādina amatā. Labi. Es tūlīt došos uz ministriju un, acīm redzot, tātad ņemšu vērā ministra prezidenta rīkojumu un izdošu pavēli par šī cietuma priekšnieku atstādināšanu no vārda. Līdz šodienas 16. aizturēti bija 24 aizbēgušie, un valsts prezidents Valds Birkaus pie visiem iedzīvotājiem griežas ar lūgumu, lai visi būtu uzmanīgi un tai pašā laikā modri, kas attiec uz noziedznieku aizturēšanu, jo no tā ir atkarīga Latvijas valsts drošība. Ilze Jākapsone, NTV 5.